Hei, telefon, kas mums tuvākajā laikā ar tiem laikapstākļiem notiek? Sveiks, Rihard, šodien Rīgā +2 grādi. Tas nozīmē, ka ziema jau aiz muguras, ne? Tā izskatās visu nākamo nedēļu, izņemot nedēļas nogalē, un tev nepatiks. Pagaidi, ko ar to domā tagad? Rihard, sniega vietā būs kaut kas cits. Pagaidi, tu gribi teikt, ka tas ir sācies? Rihard, drīz būs vajadzīgs. Nesaki. Būs vajadzīgs. Dievu dēļ, nesaki. Lietussargs. Nē! Neliekas drusku pārāk dramatiski, ko te dari? Jā, varbūt, bet tam man ir iemesls. Tieši tā, man ir milzīgs naids pret lietussargiem, un es vēlētos jums pastāstīt, kāpēc. Un skatoties pēc iepriekšējā šī veida video, izskatās, ka jums šis formāts tīri labi patik, un man pašam tīri labi patik to veidot. Izņemot to faktu, ka 2. janvārī pēkšņi izdomāja, kāpēc neuztaisīt vienu sniegvētru, un šitam video vairs nav īsti jēgas. Un otrs iemesls, kāpēc šāda tipa video vairs netap, bija tāpēc, ka kaut kāda antikampaņa pret mums pēkšņi parādījās. Bet ne par to es stāstu par to, kāpēc es ienīstu šo te izgudrojumu. Kā jau tas tiek bieži minēts šajā kanālā, es esmu drusku garāks nekā parasti izmēra cilvēks, jeb virs 2 metriem. Un cilvēki man augumu ikdienās piedzīvo tādas problēmas, ko, parasti izmēra, ja vidējā izmēra auguma cilvēks īsti nesastopās un nesaprot, par ko mēs īsti sūdzamies. Un tagad gan jau jūs domājat, lietas kas tā pa ikdienas problēma. Un problēma ir tajā, ka Latvijā par laimi mums ir 4 dažādi gadu laiki, ko mēs spējam piedzīvot. Tas nozīmē, ka 2 reizes sezonā mums, diemžēl, ir jāpiedzīvo lietus. Dažreiz, protams, arī vasarā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs paņemam savu mīļāko lietussargu vai lietussargu, ko kāds ir atstājis pie mums, un tad to bravūrīgi vienkārši varam vaļā un izējam ielās un stēlojam ar savu smuko lietussargu. Jo kurš no mums grib palikt labs, jo nekā nepareizi jau tur īsti nav. Bet ko jūs nesaprotat, ka šie lietussargi var būt nāvējuši gariem cilvēkiem? Un tu gan jau jautā, tu taču debils, es kaut ko esmu sapīpējies, kā var būt lietussargi nāvējoši? Un atbildi ļoti vienkārši. Šeit esmu es, ja es stāvētu uz ielas, un šeit esat jūs, kas vienkārši atnāk, un viss ir ok. Jūs esat vienkārši īsāk nekā es esmu. Un tad pēkšņi no kurienes sāk lietas līst, un ko jūs darat? Jūs atverat savu lietussargu, un bām, tas ir vienā līmenī ar manu seju. Un tad jūs tur vienkārši grozaties savā nodabā, jo jūs sēžat noteikti savā telefonā, jūs pat neredzat mūsu garos cilvēkus, un tad mums ir jābūt ļoti izveicīgiem tā, lai jūs tiem pretīgajiem galiņiem netrāpat mums acī. Un vistrakākais ir tad, ja vēl kāds pievienojās šajā cīņā, un tad tev jāizvairās no 2 tādiem. Davai, ejiet prom. Un otrā problēma ir tāda, ka jums vienmēr ir šīs te nolaistās galviņas, ka jūs ejat, jo, kā es teicu, jūs sēžat savos telefonos vai vienkārši negribat ar nevienu runāt, jo jūs esat latvietis. Un tad mums gara auguma cilvēki, tad, kad tas lietussargs mums ir vienā līmenī ar seju vai ar plecu, ir jāņem lielāks sleņķis tā, lai mēs jūs varētu apiet, jo, ja mēs uzskriesim virsū, tad mēs dabūsim dzirdēt šo. Tu skaties, kur te jampampiņi. Ak, Dievs, šitie te lielie brieži atradušies. Lai gan mēs ne pie kā neesam vainīgi, jo viss, ko mēs gribam darīt, ir vienkārši aizsargāt savus mīļās acstiņus. Tāpēc es un pārējo garo cilvēku vārdā lūdzu jums, ja ārā lietas līst, un jums ir lietussargs, un jums pretī nāk cilvēks, kas ir garāks par jums, esiet tik mīļi un paceļiet to lietussargu augstāk viņam virs galvas tā, lai mēs varam paiet garām, un neviens nedusmojās, un vienkārši būsim draugi. Jo galu galā, vai tad mēs visi negribam pasaules mieru? Un būtībā tas ir tas iemesls, kāpēc es ienīstu lietussargus. Un kā jums pašiem? Jums patīk lietains laiks vai arī nē? Un ja patīk, dalies ar savu pieredzi komentāros. Varbūt mums būs kopīgs viedoklis kaut kur, un mēs varēsim padiskutēt, cik tomēr tas lietas ir foršs un tā pašā laikā pretīgs. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka šis video formātiņš jums tomēr patīk, jo starp tiem Kristapa biznesa video vai kaut kādu kičīgāku lietu es uzskatu. Un es ceru, ka tagad respektēsiet vairāk garos cilvēkus, un tie, kas ir zemāk, īsāk. Un tad jau tiksimies līdz nākamajai reizei. Paldies! Do